Jā, ko tad tur daudz? Maija noteikti pastāstīs nedaudz pati par sevi un tieši to, kas tad ir noskaidrots un kā varbūt tas viss var palīdzēt atrast vietējo. Lūdzu. Paldies par iespēju piedalīties šajā konferencē. Es esmu Maija Ušča. Šobrīd strādāju Pētnieciskajā institūtā Baltic Studies Center. Un šodien mans stāsts ir tātad par pārtikas sagādes paradumiem, kā arī īsajām pārtikas piegādes ķēdēm. Šodienas stāsts ir balstīts uz manu pēcdoktorantūras pētījumu par bioloģisko lauksaimniecību un īsajām pārtikas piegādes ķēdēm, ko es īstenoju Agroresursu un ekonomikas institūtā, kā arī Baltic Studies Center veikto pētījumu par sociālajām inovācijām pārtikas apgādē. Un es izmantoju arī Eiropas Savienības un Latvijas oficiālo statistiku. Šai pēcdoktorantūras pētījumā es veicu kvalitatīvu socioloģisku izpēti, tā skaitā arī īpaša gadījuma tiešās pirkšanas, kas ir īsā pārtikas piegādes ķēde, izpēti un veicu intervijas ar visiem šīs ķēdes posmiem, dalībniekiem, gan lauksaimniekiem, gan pārtikas pircējiem. Savukārt šai otrā Baltic Studies Center veiktajā pētījumā, no šī pētījuma es izmantoju datus par Latvijā veiktu reprezentatīvu aptauju. Īsumā tad par pārtikas sistēmām mūsdienās tikai ieskicējot, kāpēc mums vispār būtu jādomā par šiem pārtikas sagādes paradumiem un arī tā skaitā par šīm pārtikas kvalitātes schēmām. Tātad pārtikas sistēmas ir ļoti lielas vidas problēmu izraisītājas globāli un domājot gan par ražošanas, gan arī citām fāzēm šajā sistēmā. Un šeit jau varat prezentācijā redzēt konkrētākus datus, kādas vidas efekti ir no pārtikas ražošanas fāzes. Vienlaikus pārtikas nodrošināšana, kvalitatīvas pārtikas nodrošināšana visā pasaulē, te pašā laikā nepārsniedzot planētas robežas, vai domājot tieši par šiem vidas izaicinājumiem, ir tiešām liels izaicinājums. Tā pašā laikā ir arī valstis, kurās ir, no vienas puses vienās valstīs ir šis pārtikas trūkums, citās valstīs ir pieejama daudz pārtika un ir radušies arī veselības dažādas problēmas saistībā ar dzīves stilu, pārtikas patēriņu un tam līdzīgi. Un tad šie visi izaicinājumi ir tie, par ko mūsdienās ir jādomā, domājot par pārtikas sistēmām un pārmaiņām tajās. Bet pievēršoties tad tieši pārtikas produktu iegādi ietekmējošajiem faktoriem un skatoties, kā tad pircēji pērk pārtiku, kādus produktus viņi izvēlas, tad šeit ir grafiks no 2022. Gadā Eiropas Savienībā veiktas ekspress aptaujas Eirobarometra, kur mēs redzam tātad prioritārā secībā šos pārtikas iegādi ietekmējošos faktors. Un kā pirmais noteikti ir jāmin izmaksas. Šeit ar zilo iekrāsotajā grafikā ir redzama situācija vidēji Eiropas Savienībā, kamēr ar pelēku iekrāsotā ir situācija Latvijā. Un tātad, ja vidēji Eiropas Savienībā izmaksas kā viens no 3 galvenajiem faktoriem pārtikas izvēlē, šīs izmaksas spēlē lomu 54% respondentu, tad Latvijā tie ir 70% respondentu. Mēs redzam, ka Latvijā šīs izmaksas kā aspekts ir daudz būtiskāks nekā vidēji Eiropas Savienībā. Un tas ir skaidrojams arī ar to, ka Latvijā pārtikas sagādēji tiek patērēti procentuāli vairāk ieņēmumi nekā vidēji Eiropas Savienībā. Tie ir vairāk nekā 20% no ikmēneša ienākumiem tiek patērēti pārtikas sagādēji. Līdz ar to šīs izmaksas tiešām tad pārtikas izmaksas tiek ņemtas vērā. Nākamais aspekts pēc būtiskuma, kas spēlē lomu iegādājoties pārtiku, ir garša. 3. vietā ir pārtikas nekaitīgums, piemēram, pesticīdu atliekvielas pārtikā vai ģenētiski modificētu sastāvdaļu izmantošana pārtikā un tam līdzīgi. 4. vietā ir pārtikas izcelsme, pēc tam uzturvielu saturs un vēl pēc tam 6. vietā pārtikas ietekme uz vidi, pārtikas ražošanas ietekme uz vidi un klimatu.
Ja mēs domājam par šīm pārtikas kvalitātes schēmām, tad potenciāli bioloģiskās lauksaimniecības schēma un šī certifikācija varētu attiekties uz šo pārtikas nekaitīgumu, jo bioloģiskajos produktos tiešām ir mazāk dažādu atliekvielu, kas varētu būt saistīts ar pārtikas riskiem, bet, protams, šī bioloģiskā lauksaimniecība nav vienīgais aspekts, kas ir saistīts ar pārtikas nekaitīgumu. Un otrs tad šis faktors, kur bioloģiskā lauksaimniecība varētu tikt uzskatīta kā no schēmām, kas tātad tiek ņemta vērā, ir šīs pārtikas ietekme uz vidi un klimatu. Taču mēs redzam, ka tā ir Latvijā būtiski tikai 3% respondentu un vidēji Eiropas Savienībā tie ir 16%. Savukārt domājot par nacionālo pārtikas kvalitātes schēmu, tātad šo zaļo un bordo karotīti, tad šeit varētu būt runa par pārtikas izcelsmi un tad cilvēki varētu izvēlēties noteiktā gan valstī, gan arī noteiktā reģionā, piemēram, Eiropas Savienībā ražotu produktu, gan produktu, kura izcelsme ir kāda cita valsts, no kuras tieši šis produkts ir nācis. Tātad tas produkta izcelsme varētu arī attiekties uz nacionālo pārtikas kvalitātes schēmu. Šajā grafikā, kas ir 2019. gadā veikta aptauja, ir redzams tieši pats būtiskākais aspekts, kas ietekmē iedzīvotāju pārtikas iegādi. Un tad mēs šeit arī redzam, ka pats būtiskākais, minot tikai vienu aspektu, kas ir vissvarīgākais iegādājoties pārtiku, tā ir produktam ir zema cena. Tie ir vairāk nekā 30% respondentu to ir atzīmējuši kā būtiskāko aspektu. Otrs būtiskākais ir tas, ka produkts ir veselīgs, tad vairāk nekā ceturdaļai šis aspekts ir ļoti svarīgs. Trešajā vietā produkts ir ekoloģisks un videi draudzīgs, un ceturtajā produkts ir vietējas izcelsmes. Un šeit līdzīgi kā iepriekš mēs varam arī domāt, kā tad šie faktori, kā šajos faktoros atspoguļojas pārtikas kvalitātes schēmas. Un tad šeit arī tas, ka produkts ir ekoloģisks un ražots vidē draudzīgi, tas varētu tikt saistīts ar šo bioloģiskās lauksaimniecības certifikāciju un iespējams arī šīs bioloģiskās lauksaimniecības kvalitātes schēmu, jo, protams, ne visi certificētie produkti un ražotāji ir šajā bioloģiskās lauksaimniecības kvalitātes schēmā. Savukārt tas, ka produkts ir vietējās izcelsmes, tad tas, protams, būtu saistīts ar nacionālās kvalitātes pārtikas kvalitātes schēmu. Par pārtikas sagādes paradumiem un tātad domājot, kur tad cilvēki iegādājas šos pārtikas produktus. Šeit ir redzams grafiks arī no šī iepriekš minētā pētījuma, kurā respondentiem tika lūgts atzīmēt vietas, kurās viņi paši vai viņu ģimenes locekļi pēdējo 6 mēnešu laikā ir iegādājušies pārtiku. Un tātad tur bija iespējams atzīmēt vairākas vietas. Un, kā mēs redzam, tad primāri tas ir lielveikals, 93% atzīmējuši, 63% iegādājas tirgu, un pēc tam šajā prioritārajā secībā mazie veikali. Tad būtisks salīdzinošs kanāls ir iegūšana bez maksas vai no pašu vai radinieku dārza. Būtiski ir arī pašrocīgi gādātas savvaļas veltes un tad arī specializētie veikali un pat iegādi pat tiešo no zemniekiem. Domājot par īsajām pārtikas piegādes ķētēm, tātad šie iepriekš minētās vietas, kur tad cilvēki gādā pārtiku, tad tajās mēs arī varam skatīties, kuras no šīm tad ir vai varētu būt šīs īsās pārtikas piegādes ķēdes. Un tad domājot par īsajām pārtikas piegādes ķēdēm, ir jāmin 3 aspekti, kas tās raksturo. Pirmkārt, tā ir fiziskā distance, tas ir tas, par ko mēs arī primāri iedomājamies, domājot par īsajām ķēdēm. Tātad attālums no vietas, kur produkts ir saražots un kur tas tiek patērēts. Bet ir arī citi aspekti, kas raksturo šīs ķēdes. Tā ir organizatoriskā distance, kas nozīmē to, ka starp šī produkta ražotāju vai lauksaimnieku un patērētāju nav starpnieku, vai ir arī pētījumi, kur tiek runāts par vienu starpnieku šajā posmā.
Un trešais aspekts ir sociālā distance, jeb sociālais tuvums. Tā ir komunikācija un attiecības starp šo pārtikas ražotāju, jeb zemnieku un pārtikas patērētāju. Un tas nodrošina iespēju nodot informāciju par to, kā šis produkts ir ražots, kādas ir šī zemnieka vērtības ražojot produktu, kādēļ viņš to ražo tieši tādi vai kādus viņš izmanto līdzekļus to ražošanā un tam līdzīgi. Savukārt patērētājiem tas dod iespēju sniegt zemniekam atgriezenisko saiti par to, kādas ir viņu atsauksmes par šo produktu un tam līdzīgi. Un tātad, atgriežoties atpakaļ pie šī grafika par pārtikas sagādes paradumiem un vietām, kur tad pārtika tiek sagādāta un cik bieži, tad šīs īsās ķēdes potenciāli varētu būt šī iegādāšanās tirgū, kur, protams, ir tirgi, kuros ir šie starpnieki, bet ir arī tirgi, sevišķi gada tirgi un kādi specializētie tirgi, kur tiešām piedalās paši zemnieki, kas pārdod savu produkciju, un tad tur ir šī organizatoriskais tuvums, kur nav starpnieku, kur ir šī iespēja satikt šo pārtikas ražotāju, ar viņu sarunāties, noskaidrot interesējušās lietas un tam līdzīgi. Un otra šī vieta, kas ir īsā pārtikas piegādes ķēde, ir šī iegādāšanos patiešo no zemnieka, tā skaitā tas ir došanās uz zemnieku saimniecībām, lai iegādātos šos produktus vai produktu pasūtīšana zemniekam un pēc tam piegāde uz mājām, vai arī šis tiešās pirkšanas gadījums, par ko es tūlīt īsi ieskicēšu. Šī tiešā pirkšana ir izveidota platforma un sistēma, kurā ir iesaistījušies bioloģiskie lauksaimnieki, tad šajā sistēmā var iesaistīties vai nu certificēti bioloģiskie lauksaimnieki, vai arī tie, kas ir pārejas posmā uz bioloģisko lauksaimniecību. Pasūtīšanai tiek izmantota tiešsaistes platforma, kurā pircēji var pasūtīt produktus līdz noteiktam laikam, un tad noteiktā dienā un laikā zemnieki šos produktus aizved uz izdales punktiem, jeb pulciņiem, un pircēji dodas uz šiem pulciņiem pakaļ šiem produktiem, ko viņi ir pasūtījuši. Tiešās pirkšanas saimniecības. Šeit ir nokartētas saimniecības, kas piedalījās šajā tiešās pirkšanas iniciatīvā 2020. gadā. Kopā tās bija vairāk nekā 90 saimniecības, un tās, kā mēs šeit redzam, galvenokārt ir izvietots Vidzemes reģionā, kur arī bioloģiskā lauksaimniecība ir izplatītāka nekā citos Latvijas reģionos. Savukārt tiešās pirkšanas izdales punkti, jeb šīs pulciņu vietas, kā mēs redzam šajā kartē, koncentrējas Rīgā un arī Pierīgā un Vidzemes reģionā. Populārākie produkti tiešajā pirkšanā kopumā skatot tieši to pārdoto kilogramu apjomā, tātad tie ir dārzeņi, kartupeļi un burkāni, arī maize, kā arī lielopa un jaulopa gaļa. Tātad tas nozīmē, ka šajā platformā visā tad tieši šie produkti ir tie, kas ir pārdoti visvairāk tieši ņemot vērā pārdoto apjomu kilogramos. Un no gada uz gadu tie mazliet pamainās ar vietām, bet kartupeļi pirmajā vietā bija vairākus gadus pēc kārtas, un šis tad ir tāds top 5. Jāatzīst, ka cenas tiešajā pirkšanā vidēji ir zemākas nekā lielveikalos. Turklāt šīs cenas salīdzinot šiem bioloģiskiem produktiem tiešajā pirkšanā un lielveikalos lētākajiem konvencionālajiem produktiem, pat tajās kategorijās vairākās šīs cenas bija līdzvērtīgas vai zemākas, un tikai atsevišķiem produktiem, šiem konvencionālajiem produktiem, tās bija zemākas nekā tiešajā pirkšanā. Līdz ar to, domājot par šīm īsajām pārtikas piegādes ķēdēm, tad ir šeit izdalīja 4 aspektus, kas tad tās raksturo. Pirmkārt, tā ir zemāka cena un iespēja iegādāties šos vietējos un arī bioloģiskos produktus, ja šajā ķēdē tiek pārdota bioloģiskie produkti par zemāku cenu, jo šeit nav šo starpnieku starp pircēju un pārdevēju. Tie ir svaigāki produkti, jo nereti produkti tiek novākti no lauka no rīta, un pēcpusdienā jau tie ir pie patērētājiem. Tie ir arī daudzveidīgāki produkti. Šīs ķēdes raksturo tas, ka šeit ir mazāk standartizācija un vairāk iespēja izmēģināt kaut ko jaunu, kā arī ļoti nozīmīgs ir atbalsts vietējai ekonomikai.
Un tad noslēdzot šo manu stāstu, tad domājot par īsiem pārtikas piegādes ķēdēm un kvalitātes schēmām, tad patiesībā, ja pastāv šīs sociālais tuvums, pareizāk sakot, īsajās pārtikas ķēdēs, tad šī komunikācija notiek starp zemnieku un pircējiem, un nereti pircēji tik daudz nepievērš uzmanību šiem te uzliktajiem logo, kas ir bioloģiskās lauksaimniecības logo vai šī zaļā vai bordo karotīte, bet šī informācija nonāk pie pircēja šīs komunikācijas rezultātā. Savukārt, ja pircēji iegādājas produktus lielveikalos, tad, protams, šie logo, kas palīdz viņiem izvēlēties vietējus vai bioloģiskus produktus, spēlē ļoti būtisku lomu. Paldies, Maija. Jā, daudz arī ciparu un tad varbūt tāds viens jautājums arī. Skatoties uz pētījumiem, protams, tur dažādi gadi. Par tām pašām cenām parādījās, ka tas iespējams bijis pāris gadus atpakaļ. Vai kā tu saredzi, kas ir šobrīd? Šobrīd tas cenu kāpums arī bija diezgan liels. Kāda situācija varētu būt šobrīd? Vai vismaz procentāli nekas nav mainījies, vai tomēr ar to tiešajos pirkšanas pulciņos vai īsajās piegādes ķēdēs vēl ar vien tomēr tā cena saglabājas zemāka? Šie dati, ko es rādīju, bija no 21. gada beigām. Līdz ar to, jā, kaut kādas izmaiņas ir notikušas, bet kopumā šī cena, es nevaru to pamatot ar konkrētiem procentiem, bet viņi saglabājas zemāk, jā. Savukārt par cenas faktoru kā būtiskāko pircēju pārtikas iegādes paradumos, tad šajā pirmajā grafikā, ko es rādīju, kas bija no Eiropas Savienības mērogā veikts pētījums, tad tur parādījās, ka Latvijā šī cena kopš 2019. gada kā faktors ir kļuvusi arvien būtiskāka, kas tātad cilvēkiem ir arvien būtiskāk iegādāties lētāku produktu, viņi arvien vairāk par to domā, protams, visu ekonomiskās situācijas dēļ. Jā, tieši tā. Un tāds noslēgumā, varbūt kā tu pati tu esi kādas īsās piegādes ķēdes dalībnieks, vai kas varbūt arī virzīja tevi pētīt bioloģisko pārtiku, tieši šīs īsās piegādes ķēdes? Jā, varētu teikt, ka man bija arī personiska interese, jo šī pētījuma ietveros es iesaistījos arī šajā vienā tiešās pirkšanas pulciņā, kā pircēja, un turpinu to darīt. Un turpin to darīt. Tas, man liekas, arī tas nezinu, galvenā ziņa, kaut kur iesaistoties, saprotot, ka tas ir foršs un labs, turpināt to darīt. Un tātad paldies Maijai par šo ieskatu patērētāju paradumos un